Labvakar, mīļie Latvijas iedvesmotāji! Es tiešām priecājos sveikt jūs Saeimas namā, lai teiktu jums paldies. Es mēģināju sūtīt īsziņas pēc katras jūsu spēles un jūs uzmundrināt, jo Latvijā tik bieži mēs par visu sūdzamies, visu kritizējam, ikdienas rūpēs aizmirstam kaut kādas labās un pozitīvās lietas. Un ir tādi reti izņēmumi, tad, kad jūs spēlējāt Minskā, ne tikai tie 10 000 cilvēki, kas bija tur. Šeit Latvijā visas pārējās lietas bija aizmirsušās un visi elpa aizrāvuši, skatījās līdz tam, ko jūs darat un turēja īkšķus, lai jums veicās. Katrs gribētu paspiest roku un pateikt paldies par to, ko jūs izdarījāt, par to, ka jūs iedvesmojāt Latvijas cilvēkus, par to, ka jūs liekat lepoties mums ar mūsu valsti. Un es zinu, paraolimpietis Aivars Apins ir teicis, nekas jau nav jādara, vienkārši ir jāstrādā un viss pamatā ir smags darbs. Un tikai tad, kad visi kopā veido komandu, tikai tad ir tāds rezultāts, kāds bija šajā reizē, kāds mums lepojās. Mēs esam mazi un talantīgi, bet mēs sportā spējam paveikt ļoti lielas lietas. Tāpēc es saku vēlreiz jums paldies par to, ko jūs izturējāt, to, ko jūs izdarījāt un kādu iedvesmu jūs mums devāt. Saku paldies jūsu ģimenēm. Ja jūs ģimenes jūs neatbalstītu, tad droši vien arī nebūtu iespējams to izdarīt, jo tajā brīdī, kad jūs paši sev vairs neticat, droši vien ir jums vistuvākie cilvēki, kas jums palīdz un uzmundrina. Un saku paldies, protams, arī tiem klāt nēsošajām Tedam Nolanam, jo viņš izdarīja kaut ko ļoti svarīgi. Parādīja jums, cik svarīgi ir spēlēt komandā. Jau jāsaka paldies ir par 2 reizēm arī par tiem Sočiem, tas bija otrs ārprāts. Priekšsēdētāja kundze, mums ir liels gods un prieks par to, ka mēs esam aicināti šajā namā. Un īstenībā tas nav pirmo reizi, tas ir liels tiešām gods. Un arī turpmāk, es domāju, mēs centīsimies iet uz augšu, parādīt visu to labāko un iepriecināt mūsu līdzjūtējus, faktiski mūsu tautu. Dot viņai nelielu stimulu varbūt. Lepoties savu valsts, tajā brīdī visi ir par Latviju. Mēs esam dāvinājuši mums dažādas dāvanas, bet vienreiz rītā mēs esam dāvinājuši. Jā, paldies jums par atbalstu.